Sveiciens aprīlī vidū. Izmantoju jauno savu 3 turētāju. Bet es te nočakarējos, nezinu, kādu stundu nočakarējos ar programmatūru. Kaut kas nav jāpats mājās pēc tam vēl. Bet arī bez tās var arī filmēt, neizmantojot aplikāciju. Filmēt, kā lai pasaka. Ja tas nav insts tajā programmā, viņi neapstrādā pēc tam to vienkārši ar telefonu. Viss it kā darbojās, viņam tikai nedarbojās tas uzķeršana. Face, kā viņš saucās. Labi, nav svarīgi. It kā tāds, labs. Kustini, leņķis maini, leņķis maini. Visu, kā darījies, viņš ņemās darās, kad strādā, bet, interesanti lieta. Bet jāpiešaujās. Lai saprast līdz galam, jāpiešaujās, kā viņš kārtīgi. Kā viss notiek. Tā vēl mēģināja mikrofonu, kaut kas mikrofonam arī kaut ko neiet, bet telefonu kaut ko mēģināja, kaut kas arī mājās. Mājās jāģebās, jādarās, jāskatās. Kaut kas, nezinu, nočakrējies. Kaut ko viņš neņem tā, kā vajadzētu. Tālūk. Šito es saku, šito fēni ir kaut kāds netik daudz sevi, varbūt kā vairāk pilsētas skatus. Skaties, sev labi, tas cājas atgriezīsim atpakaļ. Tīri uz tas, kad var šitā te uz Apple, ja kaut ko tu jau, tā lēzeni, salīdzinoši lēzeni, viņš griež, tā roku to nepanāks. Un tas, un kustība. Un kustībā, skaties, kā mēs ejam, te kaut ko tu filmē, tad man baigi straujas, ka nekustini, jo nav tas detektors ieslēgts, bet jā, tālūk. Tādu spēļmantiņu man. Baigi jāpiešaujās. Baigi jāpiešaujās pie viņa. Bet funkcionē. Es saku, šis man lēts bija, kā labāks varbūt bija tas Pro, tas bija dārgāks. To varbūt nākotnē, varbūt tas. Pro versija, bet šitādi nav nevaina. Labi, pieteikti vāvļot. Jā, vairāk tā nekas pārējais viss. Pārējais viss, kā pa vecam. Jābrauc mājās, jāmēģina tās programmas čakarēt līdz galam. Čakarēt līdz galam programmas un skatīties līdz sanāks.